Durbes pilī Tukumā leģendu naktī šogad aizvadīta medību tēma, jo līdz ar šo pasākumu noslēdzās gleznotāja un kaislīga mednieka Johana Heinricha Baumaņa darbu izstāde. Te tika pieminētie viņa mednieka anekdoti, tās jau arī ir leģendas, jo neviens nevar galvot, vai tas tiešām tā ir noticis, kādi tur tie brīnum šāvieni un brīnum notikumi, kādi tur viss ir aprakstīti. Tie ir mednieku stāsti. Muzejam ir arī, protams, sava misija, ne tikai izklaidēt, bet arī izglītot savā ziņā un saglabāt un nest turpmākajām paaudzēm šādu vēstījumu par mākslu tradīcijām. Un tad mēs cenšamies apvienot to visu un padarīt šo pasākumu tādu interesantu. Stāstniece Edvarda Šmita stāsta, ka leģendas dzimst katru minūti un iespējams arī par kādu no mūsu piedzīvojumiem pēc dažiem gadiem leģendu naktī kāds stāstnieks varēs stāstīt leģendas. Edvarda arī padalījās ar kādu mednieku stāstu, kur Johanam Heinricham Baumanim uzglūnējuši susuri. Un viņš ir iegājis tādā vietā, kur augšnos, kaut kādā koku pudurī, un tie susuri, es nezinu, kādi 50 vai cik, un viņiem visiem tās acis tā mirdz. Un no tā stāsta var saprast, ka viņš nav juties tur īpaši mulīgi. Lai pēc iespējas vairāk iejustos dzirdētajās leģendās par mednieku dzīvi, apmeklētāji varēja aplūkot arī virtuālo realitāti, skenējot QR kodu un novietojot dažādus tēlus jebkurā vietā konkrētajā telpā. Cilvēkiem ļoti patīk kaut kas jauns. Viņiem gribās arī, kā jau muzejā, visur pieskarties. Un šī opcija dod iespēju pieskarties, izjust, bet tā, ka neviens pat neredz patiesībā. Es domāju, tās arī ļoti varētu uzrunāt cilvēkus, izraisot interesi lielāku par konkrētām ekspozīcijām, kas tiek piedāvātas. Tēma visai nopietna, taču pat mednieku stāsti tika pārvērsti dažādās bērniem saprotamās un interesantās izklaidēs, lai pilī justos labi ikviena paudze. Un šoreiz mums bija gan tāda izzinoša spēle, kam par pamatu mēs ņēmām graviera Rīdingera darbus, jo darbos ir attēloti dzīvnieki un dzīvnieku pēdu nospiedumi. Jā, tad mēs nolēmām, pa cik mūsu izstādē ir arī trofejas, tad vismaz leģendu naktī mēs varam ļaut darīt to, ko parasti muzejos nedrīkst darīt, visu patāstīt, apskatīt un tuvumā iepazīt labāk. Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola atklāja, ka ar leģendu nakti medību stāsti tomēr nebeigsies. Tie turpināsies arī jau citu autoru stāstiem. Tas būs par tādām lietām, par ko mēs nekad neesam runājuši. Tas būs par rekēm un medībām. Un to, kur paliek medījums, ka tas tiek iekonservēts. Ja? Visu vakaru apmeklētāji varēja baudīt arī mākslinieka Sergeja Austra Universa muzikālās improvizācijas, lai mednieku stāstus dzirdētu ne tikai leģendās, bet arī nošu spēlēs. Niceta Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.